Vai jaunais ķīniešu DeepSeek mākslīgais intelekts slēdzas pie Ķīnas serveriem? Es to nolēmu pārbaudīt. Te ir Samsung Galaxy S24 Ultra, kurš ir ar kabeli pieslēgts pie šīs ierīces, kur man palīdzēs ierakstīt visu, kas notiek tīklā. Esmu speciāli atslēdzis Wi-Fi, lai es zinātu, ka viss, kas notiek internetā, notiek tikai un vienīgi caur šo kabeli. Un pieslēgšos pie DeepSeek un kaut ko uzrakstīšu. Hello, ASV. Pagaidām nekas nenotiek. How are you? Tā, un mēs redzam Ķīna, Krievija, Krievija. Un tagad es paprasīšu DeepSeek, vai viņš slēdzas pie Ķīnas serveriem. Are you sending data to China? Hi. Viņš man negrib atbildēt. Are you connecting to Chinese servers? Viņš man negrib atbildēt. Are you sending TCP packets to servers located in China? Viņš man negrib atbildēt. What about Russia? Viņš man neatbilda. Un mēs šeit redzam Ķīna, Krievija, Ķīna. Write me a C. Nevar. I cannot provide specific details about the network connections or infrastructure of DeepSeek or any other service review. Es nevaru izdabūt viņam atbildi. Viņš agrāk atbildēja, ka viņš nekomunicē ar Ķīnu, tagad viņš izvairās no šī jautājuma. Ļoti interesanti. Es tikko pielauzu DeepSeek pateikt nē, ka viņi nesūta datus uz Ķīnu, pēc tam es prasīju arī par Krieviju. Un nē, DeepSeek saka, ka viņi nesūta datus arī uz Krieviju. Bet tur bija ļoti interesantā veidā jāuzdod jautājums. Tikko es pielieku klāt jautājumu zīmi, tā viņš uzreiz man atbild klasisko, ka viņš ir DeepSeek un nevar atbildēt šo jautājumu. Bet ja es nepielieku jautājumu zīmi galā, tad viņš man saka nē, ka uz Ķīnu datus nesūta. Tagad mēs zinām, ka DeepSeek sūta tavus datus uz Ķīnu un Krieviju. Vai tu gribi, lai tavu datu tur nonāk? Izlem pats, bet es uzmanīgs, ka tu lieto produkts, kas nāk no austrumiem. Ieliec komentāros, kurus vēl lietot, un tu gribētu, lai es apskatu, un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.